Labvakar, šodien, 16. jūnijā. Esiet sveicināti Iknēras tirgus pārskatā ar mani Justīnu Petinēnu. Esmu admirāls apmācību un klientu vadītājs Latvijā. Kā vienmēr sāksim ar riska atrunu. Tātad tirdzniecība ar admirāls piedāvātajiem finanšu instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģītās būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar mūsu riska atrunu mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par admirāls. Mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā akcijas, fondi, kā arī CFD uz akcijiem un fondiem, kā arī tādiem instrumentiem kā indeksiem, forex, izēvielām un arī citiem. Mēs esam globāls un uzticams uzņēmums jau kopš 2001. gada attiecībā uz nosacījumiem un izmaksām. Tātad tradingam mēs piedāvājam diezgan konkurētspējīgus nosacījumus, bet mēs piedāvājam īpaši izdevīgus nosacījumus ilgtermiņa investīcijām. Tātad pie mums ir iespējams pirkt un turēt ilgtermiņā akcijas un fondus bez jebkādām procentu maksām. Tātad pērkot un turot ilgtermiņā akcijas un fondus jārēķinās tikai ar komisijām, kuras ir ļoti zemas un kuras tiek fiksētas pie darījuma aizvēršanas, kā arī mēs piedāvājam personīgu konsultantu katram mūsu klientam. Un kā vienmēr sāksim ar cenu kustību pagājušo nedēļu. Tātad pagājušā nedēļā ASV tirgus plaši piedzīvoja mērenu pārdošanas spiedienu gandrīz visos segmentos. Indeksu līmenī straujākais kritums bija Russell 2000 indeksam, kas ir mazo uzņēmumu indeks. Tikmēr S&P 500 indeks samazinājās par nepilniem 0,4%. Tomēr šī gada kopvērtējumā, tātad kopš šī gada sākuma, Nasdaq 100 joprojām saglabā līderpozīciju, un S&P 500 atrodas tuvu otrajā vietā. Sektoru līmenī cikliskie sektori, jeb sektori, kas ir jūtīgi pret ekonomisko aktivitāti, pārsvarā uzrādīja zaudējumus. Savukārt visi necikliskie, jeb defensīvie, jeb sektori, kuri ir mazāk jūtīgi pret ekonomisko aktivitāti, izņemot pirmās nepieciešamības preču sektoru, uzrādīja mērenu kāpumu, kas liecina par tā saucamo risk-off noskaņojumu. Lielākais kritums sektora līmenī novērojams finanšu sektorā, tātad nepilnīgi 2,6%, bet visstraujāk pieauga enerģētikas sektors, jau nepilnīgi 6%, kas lielā mērā skaidrojams, protams, ar naftas cenas kāpumu. Un atsevišķu nozaru līmenī arī dominēja pārsvarā pārdošana vai neliels izaugsmes temps, izņemot naftas industrijas, tātad XOP un XES fondi. Tātad šo fondu vērtība nedēļas laikā palielinājās par vairāk nekā 6% atkal saistībā ar naftas cenām. Un tajā pašā laikā mazumtirdzniecības un vairākas tehnoloģiju nozares uzrādīja ievērojumu 3% vai pat lielāku kritumu nedēļas laikā. Globālā mērogā starp akciju tirgiem līderpozīciju notur aizvien attīstības valstis, tātad EM, ETF uzrādot vāju, bet relatīvi ievērojami lielāku ienesīgumu. Eiropas akciju tirgu otru nedēļu pēc kārtas uzrāda vājāko ienesīgumu, un EFA, ETF, kas seko līdzi attīstīto valstu, neskaitot ASV akciju tirgiem, tik tālu šogad aizvien uzrāda labāko ienesīgumu starp akciju tirgiem. Bet kopumā akciju tirgi globāli uzrādīja vāju kritumu, neskaitot EM, jeb attīstības valstu akciju tirgu. Obligāciju tirgu izcēlās starptautisko ieguldījumu līmeņa, jeb drošo korporāciju obligācijas IBND fondam uzrādot nepilnu 2% kāpumu nedēļas laikā, kas ir diezgan daudz obligācijām. Bet vājāku ienesīgumu uzrādīja ASV augsta riska korporāciju obligācijas. Kā arī vērts atzīmēt, ka tik tālu šogad vairāki starptautisko obligāciju ETF, kas ir šajā sarakstā, ja mēs sekojam līdzi, pārspēj
gan S&P 500, gan Stoks 600, kas ir vienkārši sakot Eiropas Savienības ekvivalents S&P 500 indeksam, jā, kas ir, un šī tendence noteikti, manuprāt, ir tendence, kurai ir vēl potenciāls turpināties. Attiecībā uz izēvielām volatilitāte bija manāma vairākos segmentos. Zelts uzrādīja nepilnu 4% kāpumu, tad arī DBC ETF, kas ir vienkārši sakot diversificēts izēvielu fonds, ja, uzrādīja nepilnu 5% kāpumu, kas ir vairāk nekā 2 standarta noviržu kāpums nedēļas laikā. Un DBO ETF, kas ir būtībā naftas ETF, arī uzrādīja vairāk nekā 9% kāpumu nedēļas laikā, ja, kas ir gandrīz 2,5 standarta novirzes. Ja. Tas ir vienkārši sakot, relatīvi pret vēsturi ļoti ievērojama kustība. Un arī DBE, kas ir enerģijas izēvielu ETF, arī uzrādīja nepilnu 8% kāpumu nedēļas laikā. Nu, atkal, protams, ka šie te segmenti, kas saistīti ar enerģijas izēvielām un kustības tajos lielā mērā paskaidrojamas ar Izraēlas un Irānas konflikta sāsinājumu. Un runājot par naftas cenām, tagad mēs redzam augšā zilā līnija OVX indeks un apakšā rozā līnija VIX indeks. Tātad būtībā OVX ir VIX indeksa ekvivalents naftas cenām. Tātad OVX indeks parāda naftas cenas gaidāmo 30 dienu volatilitāti, bet gada izteiksmē. Tātad, ja pašlaik OVX ir ap 60%, jau nepilnīgi 60% šajā grafikā, ja, tas nozīmē, ka opciju tirgus dalībnieki sagaida ap nepilnu 8% kustību, jo līdzīgi kā VIX, kā minēja, OVX ir izteikts gada izteiksmē, tātad mums ir jāatrod kvadrātsakne, lai pārveidotu to skaitli mēneša izteiksmē. Tātad tirgus dalībnieki sagaida 8%, nepilnu 8% kustību naftas cenā vienā vai otrā virzienā tuvāko 30 dienu laikā. Un redzam, pēc salīdzinot ar vēsturi, ja šogad šis OVX indeks vēl nebija tik augsts. Kā redzam, arī svarīgs moments, tirgus reakcija uz šo te sāsinājumu starp Izraēlu un Irānu bija dažāda. Tātad VIX, kas ir S&P 500 indeksa gaidāmās volatilitātes indeks, aizvien ir ap šo 20% robežvērtību, kas norāda, ka akciju tirgus dalībnieki uzskata, ka konflikts vai nu atrasināsies ātri, vai arī tā ietekme uz akciju tirgu kopumā būs vāja. Savukārt OVX tajā pašā laikā, ja, nu, būtībā divu dienu laikā gandrīz vai divkāršojās, norādot uz opciju tirgus dalībnieku paaugstinātu nenoteiktību tieši naftas cenām. Ja nemaldos, tā bija JP Morgan banka, kura ziņoja, ka naftas cenas varētu sasniegt pat 100 vai pat 120 dolārus, ja šī konflikta rezultātā tuvākajā laikā. Un tagad mēs redzam vara un zelta attiecību, tātad augšā zilā līnija, kura kalpo kā nākotnes ekonomiskās aktivitātes perspektīvu rādītājs. Kā redzam, šī attiecība, tātad pēdējā laikā, ja šis, tagad grafikā mēs redzam periodu par pēdējiem 11 gadiem, jau, bet pēdējā laikā īstermiņā šī attiecības turpina kustēties sāniski, kas nozīmē, ka perspektīvas īstermiņā, tātad no aprīļa sākuma īsti nemainījās, jeb nav uzlabojušās, bet nav arī pasliktinājušās. Kā arī vēsturiski šī attiecība uzrāda ļoti augstu korelāciju ar ISM indeksu, tātad apakšā rozā līnijā mēs redzam ir ražošanas sektora ISM PMI indeks, un par šiem indeksiem es diezgan bieži runāju šajos pārskatos, jau īpaši pagājušajā nedēļā bija plašāks pārskats, jā, tieši par ISM publikācijām pēdējām. Tātad no makroekonomiskā skatpunkta sakarība starp abiem rādītājiem ir it kā loģiska, tātad ISM PMI indeks parāda šai gadījumā ražošanas sektora perspektīvas, un vara un zelta attiecība parāda relatīvo pieprasījumu pēc industriālā metāla. Ja? Tātad, un tāpēc tīri no tehniskās analīzes skatpunkta diverģence, jā, šī diverģence, kur sākās 23. gada sākumā, jā, vidū aptuveni,
rāda uz to, ka vara un zelta attiecībai vajadzētu tomēr kāpt. Un tagad mēs redzam tātad HYXU un HYG attiecību. Tieši ir divi fondi, kas parāda, vienkārši sakot, relatīvo veiktspēju starp starptautiskajām un ASV augsta riska korporatīvām obligācijām. Normālos apstākļos mums, privātiem ieguldītājiem, obligāciju tirgi ir gandrīz vai neinteresanti, taču vērts piebilst, ka no šī gada sākuma šī attiecība pārspēja lielāko daļu akciju tirgu indeksu. Tad, kā redzam, kopš pagājušā gada novembra, kad tika ievēlēts Trumps, augsta riska, tieši ASV augsta riska obligācijas pārspēja starptautiskās, tāpēc šī attiecība krita. Taču ar šī gada sākumu šis tā saucamais Trump trade, vilciens beidza savu ceļu, tā teikt, un tendence strauji mainījās starptautisko obligāciju labā. Īsumā, ņemot vērā ASV fiskālo situāciju un relatīvi nenovērtētu inflācijas risku, manuprāt, ASV augsta riska obligācijas var turpināt atpalikt no starptautiskajām. Citiem vārdiem, šī attiecība var turpināt pieaugt, tuvākā ceturkšņa divu laikā. Pārējot uz makroekonomiku, tātad sāksim ar S&P Global PMI indeksiem. Tātad ražošanas PMI indeks maijā sasniedza 52% līmeni, kas ir augstākais rādītājs kopš šī gada februāra. Un tas norāda uz stabilu ražošanas sektoru izaugsmi, salīdzinājumā ar 50% rādījumu iepriekšējos 2 mēnešos. Tomēr tarifi un tirdzniecības politika turpināja lielā mērā ietekmēt ražošanas sektoru, radot, protams, galvenokārt izaicinājumus. Tātad jaunie pasūtījumi, kas ir jūtīgākā, svārstīgākā komponente PMI indeksos, pieauga visstraujāk pēdējo 3 mēnešu laikā, galvenokārt pateicoties vietējam pieprasījumam iekš ASV, un atvainojos, starptautiskie pārdošanas apjomi palika vāji tarifu ietekmes dēļ. Tātad izaugsmi daļai veicināja arī rekordliels krājumu pieaugums. Tātad maijā tika piedzīvots straujākais krājumu pieaugums, jeb inventāra pieaugums pēdējo 18 gadu laikā. Tātad ražotāji un klienti palielināja krājumus, lai mazinātu ar tarifiem saistītos cenu pieaugumus un piegādes ķēdes traucējumus. Cenu inflācija turpinās, tātad tarifi turpina ietekmēt cenas. Protams, tā ir daļēja problēma. Cenas pieauga visstraujāk kopš 2022. gada novembra, un piegādātāju piegādes kavējumi arī sasniedz augstāko līmeni kopš 22. gada oktobra. Attiecībā uz nodarbinātību un ražošanu, neskaroties uz pasūtījumu pieaugumu, ražošanas apjomi nedaudz samazinājās dažo mēnesi pēc kārtas, un nodarbinātība pieauga ļoti minimāli, jo uzņēmumi saskārās ar grūtībām atrast piemērotus darbiniekus. Un tātad svarīgs moments, šis pārskats attiecas uz ASV ekonomiku. Tātad šie pārskati, šajos pārskatos iekļaus uzņēmumi, kas ir bāzēti ASV. Tātad kopsavilkumā par ražošanas sektoru, to, ko mēs redzam šajā pārskatā, cerības uz stabilāku tirdzniecības politiku uzlaboja noskaņojumu, ja nemaldos pagājušajā nedēļā, ASV un Ķīna it kā, kā Trumps minēja, it kā beidzot nonāca līdz kādam risinājumam. Tātad tomēr PMI pieaugums maskē nenoteiktības tendences, kas aizvien ir paaugstinātas, un tās veicina bažas par piegādes problēmām un augošām cenām. Tātad kopumā, dati atspoguļo izaugsmi, bet nenoteiktības pakāpe saglabājas augsta ASV ražošanas sektorā. Un to pašu arī, starp citu, tās pats arī secinājums ir no ISM PMI pārskatiem. Attiecībā uz pakalpojumu sektoru, tātad S&P Global pārskatā, pakalpojumu sektors arī turpina stiprināties maijā,
straujāki pieaugumi aktivitātē un arī pasūtījumos. Noskaņojums uzlabojas, bet joprojām zem ilgtermiņa tendences, un tā skaitā, protams, arī cenu spiediens turpina pastiprināties. Tātad pakalpojumu sektora izaugsme ir uzlabojusies nekā sākotnēji prognozēts. Perspektīvas nākamajam gadam arī ir uzlabojušās, daļai pateicoties pauzēm augstāku tarifu likmju ieviešanā, un uzņēmumi ir atbildējuši, jā, tā teikt, ar optimismu ar palielinātiem izdevumiem un darbā pieņemšanu. Taču aptaujā uzņēmumi uzsver, uzņēmumi pārstāvji uzsver, ka neskaidrība par politikas perspektīvu turpināja kalpot kā šķērslis paplašināšanās plāniem, un tādējādi ražošanas izaugsme un noskaņojums joprojām ir samazināts salīdzinot ar pagājušo gadu, ja? Tātad zem ilgtermiņa vidējā. Un līdzās lēnai ekonomiskai izaugsmei aptaujā signalizē arī par, kā minēju, pastiprinošo inflācijas spiedienu. Tātad pieaugošās izmaksas arī pakalpojumu sektorā plaši tika vainotas tarifu dēļ, kas savukārt tika pārnests uz klientiem, ja? Izraisot straujāko cenu pieaugumu kopš 22. gada augustā, nemaldos. Vienā vārdā stagflācija, jeb tās draudi, ja? Tāpat situācija arī ISM pārskatos, vai arī ļoti līdzīga. Attiecībā uz ASV patērētājiem, tātad ASV patērētāju noskaņojums uzlabojās pirmo reizi 6 mēnešu laikā, pieaugot par nepilniem 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Taču, tas ir joprojām par aptuveni 20% zemāks nekā pagājušā gada decembrī, kad noskaņojums bija uzlabojies, ja, pēc vēlēšanām. Šīs tendences ir vienādas visās vecuma ienākumu politisko partiju grupās, turklāt visas 5 indeksa komponentes pieauga, jā, īpaši strauji pieauga gaidāmās uzņēmējdarbības apstākļu prognozes, jā, kas liecina par tarifu nenoteiktības spiediena mazināšanos, vismaz starp patērētājiem. Kā arī patērētāji joprojām uztver plašas ekonomikas lejupslīdes riskus, viedokļi par uzņēmējdarbības apstākļiem, personīgām finansēm, lielo pirkumu apstākļiem un darba tirgu ir krietni zemāki nekā pirms 6 mēnešiem, jā, pagājušā gada decembrī, bet neskatoties uz šī mēneša pieaugumu, jā, patērētāji joprojām ir piesardzīgi un bažīgi par ekonomikas attīstības trajektoriju. Attiecībā uz inflācijas gaidām, tās ir samazinājušās no, ja nemaldos, 6,5% līdz 5% mēnešu laikā, kā arī samazinājās arī ilgtermiņa 5 gadu inflācijas gaidas, un abi šie rādītāji ir zemākie pēdējo 3 mēnešu laikā. Tātad patērētāju bažas par tarifu ietekmi uz inflāciju jūnijā ir tik tālu jūnijā ir nedaudz mazinājušās, taču gaidas joprojām ir krietni augstāks nekā ilgtermiņa idejas vai pagājušā gada otrā pusē, ja? Atspoguļot šo te uzskatu, ka tirdzniecības politika var veicināt inflācijas pieaugumu, jeb turpina potenciāli veicināt inflācijas pieaugumu tuvākā gada laikā. Tagad mēs redzam ASV nekustamo īpašumu sektora vienu no, vai, manuprāt, vērtīgāko rādītāju, tātad izsniegtās būvatļaujas. Un, kā redzam, tendence pēdējā gada laikā ir sāniska, ja, tātad norādot uz stagnāciju, jeb izaugsmes stagnēšanu nekustamo īpašumu sektorā. Tātad būvatļauju skaits tiek uzskatīts par vadošo ekonomisko indikātoru, jo tas sniedz agrīnu ieskatu par nākotnes ekonomisko aktivitāti, īpaši nekustamo īpašuma un būvniecības nozarēs. Tātad būvatļaujas norāda uz plānotiem, jeb apstiprinātiem būvprojektiem, kas parasti sākas
6 mēnešu laikā pēc atļaujas izsniegšanas. Jā, tātad tas liecina par gaidāmo ekonomisko aktivitāti, piemēram, investīcijām būvniecībā un darba vietu radīšanu. Jā. Un, protams, augošs skaits atspoguļo attīstītāju un investoru optimismu par ekonomiskām perspektīvām, jā, un arī otrādi. Kā arī vairs piebilst, ka būvniecība stimulē citas nozares, jā, piemēram, būvmateriālu ražošanu, transportēšanu, kā arī darba tirgu, jā. Un būvatļaujas īpaši dzīvojamo ēku segmentā atspoguļo mājokļu pieprasījumu un piedāvājumu, jā, kas ir svarīgs arī patērētāja noskaņojuma, ja patērētāja situācijas un ekonomiskās veselības rādītājs. Tātad mums, kā traderiem, šis ir viens no vērtīgākajiem rādītājiem, kuru izmantot ASV ekonomikas un nekustamā īpašuma un saistīto nozaru prognozē, ņemot vērā tekošo tendenci un procentu likmju situāciju, manuprāt, ASV nekustamā īpašuma sektorā atvainojos, un saistītās nozarēs ir vērts koncentrēti meklēt short idejas. Kā piemērs būtu bankas, kurām ir augsts nekustamo īpašumu attīstītāju portfelis. Tātad bankas, kurām ir augsts nekustamo īpašumu attīstītāju portfelis, jeb ekspozīcija pret nekustamo īpašuma sektoru kopumā, tās var saskarties ar paaugstinātiem riskiem, it īpaši augošu procentu likmju vidē vai arī ekonomikas lejupslīdes apstākļos. Daži no iemesliem ir, pirmkārt, kredītrisks, tātad pieaugošās procentu likmes palielina aizdevumu izmaksas, kas var apgrūtināt attīstītāju spēju atmaksāt parādus, palielinot maksātnespējas risku. Un otrais ir tirgus svārstīguma risks. Jā, tātad nekustamā īpašuma tirgus ir jūtīgs pret ekonomisko aktivitāti. Ja pieprasījums pēc nekustamā īpašuma samazinās, piemēram, augstu procentu likmju dēļ, attīstītāji var saskarties ar grūtībām pārdot projektus, samazinot naudas plūsmu un apdraudot banku aizdevumus. Tātad, jā, neliels komentārs attiecībā uz video ģenerēšanu, kad nevienmēr labākā ideja var būt piegādes ķēdes sākuma punktā, jā. Dažreiz ir jāizdomājas par, ja šajā gadījumā saistītajām nozarēm, jā, kur kāda nozara vai šajā gadījumā segments bankas ir pakļauti krietni lielākam riskam gadījumā, ja sektors kopumā krīt. Ja. Un noslēgumā tātad tarifu ietekme tieši inflācijas spiediens turpinās, izaugsme nosacīti uzlabojas, bet inflācijas riski pieaug straujāk un recesijas vai tāda plaša ekonomiskā sarukuma riski tuvāko 4 mēnešu laikā, manuprāt, vēl nedraud, taču stagflācijas scenārija varbūtība pieaug, ja galvenokārt ASV. Tā, paldies par uzmanību. Jautājumu gadījumā aicinu sazināties, un tad jau tiekamies nākamo pirmdienu.